izšķirošās skatuves zvaigznes. Un no sākuma iepazīsimies. Es esmu Rumi un ļaundari baidās no manām skaistām dziesmām. Es esmu Mira un ļaundari baidās, kad es ļoti skaisti dejoju. Un es esmu Zoja, es esmu dziesmu autors un ļaundari baidās no mūsu dziesmu tekstiem. Un kopā mēs esam Henri! Wow! No sākuma pārbaudīsim jūsu fanu atbalsta spēku. Aplaudēsim ļoti skaļi visi! Pirmo reizi. Vispirms mums jāpārbauda, vai viņi ir tiešām savēji. Draugi, ja jūs esat savēji, tad jums nebūs grūti atbildēt uz dažiem jautājumiem. Boys, Soulfighters vai Handriks? Handriks, protams! Mums palīdz kļūt stiprākām. Tie ir skolotāji, fani vai demoni? Fani! Tieši tā! Uzlīmēta zvaigznīte! Nu, ko vai visiem uz rociņām ir uzlīmes? Ēdīs nūdeles, uzmanīgi paskatīsimies, ko jūs darīsiet. Jums vajadzēs šīs nūdeles. Tad man lūdzu. Šīs nūdeles uztīt uz salmiņa lūk šādi. Viss ir skaidrs? Jā, tad tu vari jau turēt, un pēc mūsu komandas varēsiet sākt. Tā, gatavojamies. 1, 2, 3, aiziet! Ar abām rokām! Vēl ātrāk! Молодцы, un vēl skaļāk aplaudēsim, lai apēstu ātrāk! Pēdējie gabaliņi! Un stop! Nu ko? Gatavojamies! 1, 2, 3! Un stop! Atdosim viens otram! Un arī kuņiem. Tā, nu ko, visiem ir mikrofoni? Apūdi viņu. Bet kas tur ir rakstīts? Demoni ir apgriezuši dziesmas otrādi. Demoni ir apgriezuši dziesmas otrādi? Kā tā? Tas nozīmē. Klausamies, kas tā var būt? Man liekas, es tādu zinu. Abrakadabra! Vaļušā! Gatavojamies! Kosmos! Un atkal nostājamies visi uz vienu skaistu un saliekam rokās! Draugi, cīnām strīdāči! Nenogā nebeidamies! Wow! Mēs viņu šajien ātrāk! Paliekam pavisam nedaudz, viņi gandrīz jau piekusuši! Nezinu. Vēl stiprāk! Paņemsim visus gabalus no plakātiem. Pārājām ģērbju! Superīgi! Zīmīte! Ieslēdziet
ultravioleta lampu. Interesanti. Notiks! Raimons ir starp jums, un viņa tautā, par ko izslēgus. Draugi, demons ir starp mums. Jums arī nav nekā. Tā. Zoja, varbūt tev? Nē, paskaties, man viss ir tīrs. Mira, paskaties, varbūt tev ir? Nē. Rumi, parādi savas rokas. Draugi, Rumi ir demons. Jūs nedrīkstējat šo redzēt. Nē, šausmas. Es tikai gribēju palīdzēt jums izglābt svētkus, bet laikam pati visu iznīcināšu. Un tagad pilnīgi sapratīšu, ja jūs gribēsiet mani izdzīt, vai vairs negribēsiet ar mani draudzēties. Pagaidi. Tā mēs būtum slapjam vai sliktiem. Jā, tu pierādīji, ka pat ar tumsu iekšā var spīdēt ar labestību, ja pat tu to vēlies. Patiešām. Jūs tiešām gribat, lai es palieku? Protams, ka gribam! Mēs taču gribam. Jā. Tad varēsim visi kopā izdarīt kaut ko īpašu. Lūdzu, apsēžamies pie saviem vecākiem vai vienkārši uz soļiem. Labas gaismiņas! Un tagad es gribu, lai katram no jums būtu arī šī sava personīga gaismiņa. Lūdzu. Forši. Turi tikai stipri. Andriuha. Un varēsim tagad visi kopā apvienot mūsu enerģiju kopā. Un aizsargāt pasauli no ļaunumiem un no demoniem. Mēģināsim noskaņoties vienam kopīgam ritmam, tāpēc klausamies uzmanīgi. Un ārāk! Tiešām palīdzējāt mums izglābt visu pasauli no ļaunumiem un demoniem. Atā, paldies vēlreiz! Uz tikšanos! Kājas mani narādīja, lai balsteņā rendējusi. Oi, reina, Andris, saulīte lāts, izskaņeņa stovādama, lejā laižu grēdzeņteņu. Oi, reina, Andris, saulīte lāts, kas pacelsi grēdzeņteņu, pēc būs mums orojenši. Oi, reina, Andris, saulīte lāts. Labdien un labvakar Pleikšņu kalna un Pleikšņu lielciema iedzīvotāji un ciemiņi. Jau 5. reizi mēs tiekamies Pleikšņu kalna svētkos, un šodien mēs piedzīvojam tādu mazo pusapaļo jubileju. Un tā kā šoreiz Pleikšņu kalna svētkiem ir jubileja, tad arī koncertu mēs, ziniet, uztaisījām un sakomplektējām ne tāpat vien. Šodien uz šīs skatuves kāps arī jubilāri. Tikko jūsu priekšā uzstājās Ozolainas tautas nama folkloras kopas Zēļa, kas šogad nosvinēja lielu varenu ceturtdaļu gadsimta, ja 25 gadu jubileju. Mūsu Zēļa šogad ir piedzīvojusi gan savus svētkus, gan savas svētku svinības, gan arī par godu šiem svētkiem arī pirmoreiz iejutās tādā zvaigžņu, varētu teikt, lomā, jo piedalījās paša pirmā sava diska ierakstīšanā un izdošanā. Un pie tā diska mēs šodien vēl atgriezīsimies, jo kādam būs iespēja pie šī diska arī tikt. Bet mēs turpināsim tieši tāpat ar jubilāriem.
Un šis kolektīvs šajā kalnā uzstāsies pirmo reizi, taču ļoti, ļoti mīļi mūsu draugi. Un tās ir draudzenes no Maltas apvienības, taču no Feimaņu pagasta. Un šis skaistais kolektīvs, kuru jūs jau redzat pie skatuves pulcējamies, ir sasniedzis savu tādu pirmo skaisto apaļo jubileju. Divreiz vairāk kā Plēkšņu kalnam, jeb 10 gadu jubileju. Sagaidām ar sirsnīgiem aplausiem ritma deju grupa Karameles no Feimaņiem. Ir labi, vai ne? Turpinājumā būs vēl. Un tagad mēs turpinām vēl ar kādiem mūsu jubilāriem. Šajā gadā jubileju vēl tikai svinēs. Tas notiks 31. oktobrī 15:00 Ozolainas tautas namā. Aicinām visus tā teikt. Mūsu senioru vokālais ansamblis Nadežda svinēs savu 20 gadu jubileju. Kā vienmēr, dzied par mīlestību, par sirsnību, un arī šodien jums ir atvedušas savas skaistākās dziesmas. Izbaudam un gatavojamies nākt ciemos uz Nadeždas jubilejas ziedu balli 31. oktobrī 15:00. Этой ночью с любимым повенчана, я веселая и счастливая. Я белое подвечное, на руке кольцо с переливами. Jā, un ar savu dziesmu dāmas dzied, cik viņas ir laimīgas. Un īstenībā, ja cilvēkiem nebūtu tik labi kopā, tad viņi neturētos uz skatuves un ārpus darba, savācoties vakaros kopā jau 20 gadus. Tad Zēļas jubilejas svinības ir jau garām, taču daļiņa no viņu jubilejas repertuāra arī noteikti šodien skan un izskanēs. Soka kanā, visi ceļi satak Reigā, a mēs domājam savaidok, pa savam. Patiesība ir kaut kur pa videņam, kaut kur starp Parīzi Reigu ir šis brēnumainais Plēkšņu kalns. Protams, es ar savu galūtni naglauda mokuņus, es nevar sazalēdzinoties ar citiem pasauļa kalniem, tāds pastarēts viņi ir, bet mēs ar jū lepojamies, jo par to arī liecināja tas, ka tik daudz cilvēku šodien atgojuši uz šeīni. Plēkšņu kalna galūtnis, pūki, šalts vieji, dzīt putini, bet Plēkšņu kalna pļaus, rūtoj sauļa i rūtoj vidē. Aleluia,
Красиво, вместе смотрите, какой узор получается. Prezidentu dziesmu, jā, mēs to saucam par prezidentu dziesmu, tad nu bija āzīti mani. Nebija jāmēģina tagad uzminēt vēl no vienas reizes.
būs tāda neliela pauzīte, un mums uz skatuves šodien kāps unikāls ciemiņš, kur, ja vien es nekļūdos, bet viņš pats pateiks, vai tā ir, vai tā nav, tad šis mākslinieks Rēzeknes pusē kāps uz skatuves pirmo reizi. Un šis īpašais ciemiņš ir Vairis Nartišs, viens no labākajiem un leģendārākajiem Latvijas pūšam instrumentālistiem, solo atskaņotais komponists, Latvijas Nacionālās operas simfoniskā orķestra mākslinieks un producents, dažādo muzikālo projektu dalībnieks. Pirmais un pagaidām vienīgais starptautiski novērtētais Latvijas un Baltijas pūšam instrumentālists, kurš ir kļuvis par vadošā metāla pūšam instrumentu ražotāju Vincentu Bahu oficiālo mākslinieku. Vairis Nartišs ir augstu novērtēts ar saviem metāla instrumentu izgudrojumiem. Par Vairi varētu runāt ļoti daudz. Ļausim Vairim nedaudz sagatavoties savam priekšnesumam, un es ar lielāko prieku paturpināšu stāstīt par Vairi. Bet tagad aicinu jūs uzcienāties ar mūsu Rēzeknes novada un Ozolainas pagasta avīzītēm, ko paņem. Девушки, ну расскажите про ваш коллектив. Я вот вас первый раз увидел. Откуда вы, кто вы? Мы с Фиман. Понятно, это я уже понял. Наше название «Карамель». И вы уже 3033 раз выступаете. А как... 533, да. Да, что? Наполовину меньше. 533. 530? Да. Ну, не важно. Важно, почему я вас не видел до этого, где вы скрывались. Не знаю, мы везде танцуем. Если уж В Резекне где-то выступали? Ну, в Резекне у нас меньше. Да, так и вот потому. Я по району редко. По Латгалии. Больше в Краславу. Как вас найти? Вот вдруг кто-то захочет вас пригласить куда-то. В ТикТоке у нас есть аккаунт Caramel SDS. О, Да. Фейсбук. я сегодня зайду, посмотрю. Фейсбука у нас нет, у нас есть, да. Ну, вот такая ТикТок валютая. сейчас, конечно, все понятно. так вот. Молодцы, здорово. Удачи вам. Спасибо большое. Зажигательно и так разносторонне. То есть и грузинский тут, и это что-то. Ну, по-любому здорово. Спасибо большое. Спасибо вам. До свидания. Пока. Kā 100 000 pieteikumu konkurence ir nonācis līdz pasaulē vienam no iespaidīgākajiem televīzijas šoviem Britain's Got Talent. Draugi, jūs mani dzirdat? Jā. Ļoti labi, tas nozīmē, ka mikrofonu mums nav vajadzīgi, jo dzīvā skaņā daudz labāk. Mans vārds Vairis Nartišs, te ļoti daudz par manīm tika aprunāts uz skatos, tas viss dzirdēja, man aiz muguras tas nebija. Man reizēm par to ir kauns, bet jebkurā gadījumā es šodien nedaudz pastāstīšu par sevi, jo šis mana stāvizrāde ir tāds nedaudz tāds kā mans egoistisks stāsts par mani pašu, un tā kā jūs šeit esat atnākuši, jums vien nāksies klausīties. Tātad pats pirmais stāsts par manīm. Es principā esmu cēlies šeit pat netālu no Silmalas, jo mana mamma šeit ir dzimusi Ružīnas pagastā un augusi un savu pirmos dzīves gadus pavadījusi tepat netālu no Rēzeknes, līdz ar to es esmu diezgan tūs Rēzeknē, kā izrādās, kas te tāds droši vien visiem būs atklājums. Un jūs aizmirsāt, jūs nemaz to nezinājāt, to es noklusēju veiksmīgi. Bet jebkurā gadījumā tālāk es piedzimu Ogrē, un Ogrē es pavadīju pirmos dzīves gadus, un Ogrē es gāju bērndārzā. Un bērndārzā man ļoti patīk spēlēties rotaļlietām. Kam patīk spēlēties rotaļlietām? Nu, te rokas pacelt tikai daži. Atzīšos to, ka man bērnībā ļoti patīk spēlēties rotaļlietām, un šī mana bērnības trauma ir pavadījusi man līdz pat šobaltē dienai. Un es jums šodien atskaņošu vienu muzikālu opusu, kas sauksies Rotaļlietu stāsts. Rotaļlietu stāsts būs vairākās daļās, bet šī muzikālā opusa tapšanā es esmu iespaidojies no vienas animācijas filmas, kas saucās... Es vienmēr aizmirstu katru... Tā animācijas filma saucās Rotaļlietu stāsts 1. Vēl es esmu iespaidojusi no vēl vienas animācijas filmas, kas saucās... Es laikam tālu esmu braucis visu laiku... Tā otra saucās Rotaļlietu stāsts 2. Trešā animācijas filma, no kā es esmu iespaidojies... Pareizi. Diemžēl nevienu no šīm animācijas filmām redzējis neesmu, bet iespaidojies esmu ļoti. Lai iet pirmā daļa, kas sauksies Tik tak dots, vai kāds zina, kas ir dots? Tā kā divatā, tieši tā pareizi. Tā, man kā mūziķim un matemātika ļoti bēdīgi, tā, lai mēs būtu divi uz skatuves, es esmu viens,
Tā man uz skatuves vēl vajag palīgā, tā 2 prātā. Nē, man vēl viens skatuves kolēģi vajag, tā 2 prātā, es esmu 1, tā 3. Cik man vēl vajag kolēģis, lai mēs būtu 2 skatuves? 4 vai 3? Vai 1? Tātad 1 plus 3 ir 4. 1 plus 1 ir 2 pareizi. Tātad man ir vajadzīgs vēl viens skatuves kolēģis. Tātad man palīgā nāks, tā, man tulīt palīgā uzstāties nāks, tā. Tas man te varētu nākt palīgā. Tā, kas man nāks palīgā? Kāmas man nāks palīgā? Pirmā daļa. Tik. Pagaidzi, pateikšu teikumu, tad atkārtos. Pirmā daļa. Tik, tak. Tik, tak, dots. Labi, aiziet. Paldies! Bolero duets. Duets tas nozīmē, ka mēs atkal būsim 2. Bolero tā ir deja, tātad meklēsim manu deju kolēģi, kas mums te ir atbraucis vēl palīgā. Nē, šits nav tas, šits nav tas. Reku būs īstais, pārējais šits būs īstais. Bolero duets. Aiziet, slēdzat tev iekšā. Par savu bērnību, ja es jauniešiem pajautāšu, tie, kuri mācās skolā, jaunieši, kur ir, kas mācās skolā no šeit klātesošajiem? Tu mācies skolā? Kas ir tavs laimīgākais brīdis skolā? Vasaras brīvlaiks, vai ne? Draudziņi, tev arī droši vien vasaras brīvlaiks tas laimīgākais brīdis, vai ne? Un kas ir otrs laimīgākais brīdis? Droši vien Ziemassvētku brīvlaiks, vai ne? Nu jā, tu līdz sāksies skola un līdz Ziemassvētku brīvlaikam nemaz tik tālu nav jāgaida, lai šis gaidīšanas brīdis un arī Ziemassvētkos dāvans vēl, lai šis gaidīšanas brīdis būs gaišāks, pozitīvāks, lai iet nākamā daļa, kas saucās Ziemassvētku duets. Meklējam duetu kolēģi. Jā. Ziet, ņemsim to lielo tauru palīgā.
Paldies. Par nākamo duetu kolēģi man ar nožēlu jāatzīst, ka mēs esam atbraukuši uz Latgali, un šo mēs teiksim palīgā. Un nākamais duetu kolēģis tā kā Latgalē, un mēs atbraucām ļoti laicīgi. Viņš nezin, kur atrada Šmakovku, ir sadzēries, un viņš vairs nav runājams. Es ar viņu mēģināju pirms uzstāšanās diskutēt, bet es nezinu, kā nu būs. Parunāt viņš diezko labi nevarēja. Lai iet nākamā daļa, kas saucās Tekilas duets. Draudziņ, kā tev ies šodien? Tu būs runājums, tagad var parunāt vai nevar? Tagad kā tev iet? Nu, laikam var parunāt. Labi, Tekilas duets. Par tekilu viņš visu vienmēr ciet, viņam viss sanāk. Labi. Labi, mēģināsim. Mēs pieskaņosimies nedaudz. Jo pieskaņoties es nevarēju, jo viņš parunāt nevarēja pirms koncerta. Bet vismaz tagad viņš var parunāt. Ļoti labi. Tekilas duets. Klausies, man no tevis ir kauns, tu vari saņemties tā, lai mēs nospēlējam mazliet minūti vismaz. Tu vari saņemties? Tekilas duets, mēs mēģinām no sākuma aizmirstēt to, kas tikko notika šeit. Tā. Nu, laikam šodien nesanāk šī daļa. Labi, kaitājiet. Es izzaku tepat no blakus esošā kukaiņu būrīša. Lai iet nākamā daļa, dejojošā dārpa duets. Mēs ar viņu vienojāmies, ka mums duets būs šodien. Mēģinām, kā tev te ir. Aiziet! Ir ļoti skandaloza personība. Viņš vienmēr ļoti agri pamostās un nāk pie manas gultas un bļauj uz manīm. Es nezinu, kas viņam manī nepatīk. Es ceru, ka viņš šodien būs mazliet mierīgāks un draudzīgāks. Lai iet nākamā daļa, kā tev te iesdraudzim tālāk. Nākamā daļa, gaļa duets. Es viņu piesiešu, jo viņš grib aizmukt no manīm projām. Es tev draudziņu piesiešu. Tas cits tā. Labi, naču. Tā. Uzmanību, gatavību. 1, 2, 3, 4 un tad mēs sākam kopā. Ko tu viens pats sāc? Skaties uz manīm. Klausies, nē, nu mēs... Viņš atkal bļauj uz mani. Tu vari nebļaut uz mani. Gaļa,
Dots, aiziet, uzmanību, gatavību, 1, 2, 3, 4, un tad mēs sākam. Nē, klausies, nē, mēs sākam. Atkal viņš man. Uzmanību, gatavību, 1, 2. Nē, mēs sāksim no sākuma, man te īsti viņš. Atkal viņš man. Uzmanību, gatavību, 1, 2, 3, 4. Tā kā piedzēries arī Šmakov. Tā, uzmanību, gatavību, 1, 2, 3, 4. Labi. Jā. Un šī muzikālā opus rotaļlietas stāsts, man uzreiz jautājums. Kam patīk spēlēties rotaļlietām tagad pēc šīm tik daudzām daļām? Visiem. Ok, labi, jā. Lai iet šī muzikālā opus pēdējā daļa, kā mums saucās, kas mums vēl te palika pēdējā daļā? Opā! Pēdējā daļa būs opā! Ai! Gangnam Style! Dejo, ja? Dejo! Lietu stāsts. Es domāju, ka visi mani mazie draugi šajā visā ir pelnījuši īpaši liels jūsu aplausus, vai ne? Jā. Labi. Divās daļās es izmantoju ne trombonu, bet šo te milzīgo instrumentu. Mazliet vēlētos par to pastāstīt, jo šī ir lielākā trompeta pasaulē. Lielākas trompetas pasaulē nav. Tādas pasaulē tikai 4. 2 no šīm 4 jau ir muzejos. Šī 3. taura un 4. taura man Rīgā noliktavā. Ja kādam ir ļoti daudz naudas, man var iegādāties, jo šis mans izgudrojums. Un, kā jau teicu, tā ir lielākā trompeta pasaulē. Tās garums 2 metri, 13 centimetri, akurāt par 8 centimetriem mazākā basketbolistam Kristapam Porziņģim. Un ar šo instrumentu es parasti Latvijā jauniešiem, ja tā pilnīgi nopietni vēlētos pastāstīt, tad es jauniešus vēlos iedvesmot un pastāstīt to, ka mēs mūsu mazajā Latvijā esam ļoti gudra tauta, ļoti izgudrot spējīga tauta un pasauli pārsteigt spējīga tauta. Un man liekas, ka Britu talantu šovā, kur man sanāca būt pirmam latvietim no Latvijas, kurš tur piedalījies, lielā mērā, ja nebūtu šī lielā taura, es domāju, ka es tur arī nemaz nebūtu nokļuvuši šajā lielajā šovā. Vai jūs vēlaties dzirdēt, kā šī taura skan viena pati? Jā! Bet vai bērniem, jauniešiem bail nebūs? Nē? Tiešām jauniešiem bail nebūs? Nu labi, es brīdināju subkontrabas trompete, laikam es nepateicu. Tas nosaukums ir subkontrabas trompete. Un nebija pa skaļu? Tur aizmugurē kongē, kur pīpē arī ne?
Tas ir pats skaļākais. Paldies, mans dēls Mārcis Kristiāns Nārtišs, mans uzticamais kučieris. Paldies! Tā, runājot par mani, tā es arī Ogrē nomācījos. Iestājos Jāzepa Mediņa Rīgas mūzikas vidusskolā. Un tad es sāku strādāt Latvijas Nacionālās operas simfoniskajā orķestrī. Un toreiz bija tā, ka 1996. gadā es iestājos Jāzepa Pīto Latvijas mūzikas akadēmijā, un tur man pagāja 6 bohēmas pārpilni gadi. Un es parasti no Ogres braucu vilcienu uz Rīgu, izkāpu dzelzceļa stacijā Rīgā, izgāju caur tuneli un iznāks no tuneļa ārā Raiņa bulvārī, un es vienmēr gāju šo ceļu no stacijas pa Raiņa bulvāru līdz mūzikas akadēmijai, un šajā te pirmajā krustā, kur ir Luksafors, Raiņa bulvārs un Barona iela, es parasti žēlīgi tās salcerīgi noskatījos pa kreisi pār Rīgas kanālu, kur atradās manas sapņu darba vieta, un tur es ļoti vēlējos strādāt. Šī manas sapņu darba vieta bija Latvijas Nacionālā opera. Un es toreiz vēlējos strādāt, un pēc burtiski 2 mēnešiem man 20-gadīgam jaunietim piezvanīja jau uz mājām telefons, piedāvāja nākamajā rītā strādāt Latvijas Nacionālās operas simfoniskajā orķestrī. Es nākamajā rītā, 98. gada 12. novembrī, biju Latvijas Nacionālajā operā, iesēdos orķestra bedrē un no visas sirds sāku spēlēt ļoti skaistu mūziku, mēram šādu. Es tik ļoti aizrāvos mūzikā, to, ka es kaut ko ne to nospēlēju, un mūsu mākslinieckais vadītājs, galvenais diriģents norāva orķestru nost un sāka bļaut uz mani otrais trombonu, ko jūs tur spēlējat. Es, protams, ka biju ļoti sakaunējies, un es nobijies biju ļoti, mēs atsākām spēlēt, un burtiski pēc minūtes es nospēlēju to, ko nevajadzēja, un turpmākās 5 minūtes es nospēlēju, tā kā pirmajā mēģinājumā es jau 2 reizes esmu atzīmējies diriģentu priekšā, es turpmākās 5 minūtes skatījos uz pirmo trombonu, kas no manis sēdēja pa kreisi, uz trešo trombonu, kas no manis sēdēja pa labi, tad es skatījos uz pirmo trombonu, uz trešo trombonu, jūs diriģenti paskatīties, man bija bail, uz pirmo trombonu, uz trešo trombonu, pēc minūtēm 5 man nācās paskatīties uz diriģentu. Diriģents noņēma orķestru nost, nopūtās un teica: otrais trombonu es jums novēlu, lai jūsu bērē spēlētu tieši tāpat, kā jūs šodien spēlēt mani. Principā tā arī man šī operas gada, 26 gada operas orķestrī pagāja diezgan jautrā, jo no sākuma mēs baidījāmies no diriģentiem, bet pienāca laiks, kad diriģenti jau sāka baidīties no mums, jo Rihards Štrauss teica to, ka, dārgie diriģenti, komponists, leģendārais komponists un diriģents, viņš ir teicis, ka diriģenti nekad neskatīties trombonistiem acīs, tas viņus tikai kā suņus sadusmo. Un līdz ar to beigās manā 26 gadu jau karjeras noslēgumā, kad es sasniedzu savā 45 gadu vecumā pensijas vecuma operā, un es jau 4 gadus esmu pensionārs operā, ļoti veiksmīgs un laimīgs. Mēs beigās panācām to, ka diriģenti jau sāka baidīties no mums. Man ļoti arī vispār operā man vienmēr ir paticis skatīties arī skatītājos, jo īpaši izcēlās viens bijušais premjers, jo spēlējot 300 travietu, 350 rīkskodi, 200 karmenu un tā tālāk un tā joprojām par šiem 26 gadiem. Man uz skatos vairs nebija interesanti jau klausīties, jo mēs zinājām, ko sonoru vaids tajā travietas kadencē dziedās un tā tālāk un tā joprojām. Tas, ka diriģenti mūs mēģinās nojaukt, tas bija vairāk kā skaidrs, jo diriģenti no mums trombonistiem baidījās, uz tiem mēs arī neskatījāmies, man ļoti patīk skatīties skatītājos. Un bieži vien bija tā, ka, dārgās dāmas, ir tā, ka dārgās dāmas sapratīs, kungi nespratīs. Es, kad skatījos skatītājos, tajā pustumsnējā skatītāja rindās,
dāmas izrādes skatās ļoti izjusti, ļoti aizgrābti, ļoti klātesoši, ļoti līdz uz tādiem atvērtiem nervu galiem pirkstos. Savukārt kungi parasti izrādēs ir vai guļ. Jūs pieminējāt. Ar šo gulēšanu izcēlās viens bijušais premjerministrs mūsu Latvijas. Es viņu vārdu nesaukšu, bet vienmēr bija tā, ka tad, kad gaismas dzisa nost un mēs sākām spēlēt, šis bijušais premjers, viņa atšķeles vienmēr aizvērās ciet, un viņš sāka gulēt. Un arī kaut pasaules pirmatskaņojums, mēs paši nezinājām, kā tā mūzika beigsies, jo tie diriģenti tādā dēlī visi centās salaist. Mēs paši nezinājām, kā izrāda beigsies, un mēs tā pārmestiem krustiem. Bet šis bijušais premjerministrs, viņš vienmēr pirmais, ar pēdējām skaņām, viņš pirmais leca kājās un aplaudēja. Es nezinu, kas viņam bija par to talantu. Es viņa vārdu nesaukšu, bet kopš viņš vada Latvijas gāzi, viņš operā vairs tik ļoti arī nav redzēts. Bet, dārgās dāmas, saprotiet arī kungus, jūs esat atnākusi mājās. Kungs pirms jums ir ieradies mājās. Šovakar Čempionu līgas fināls futbolā. Viņš nobriedis, viņš nopircis alu. Viņš ielais kausā tajā litrīgajā kausā šo alu. Iebērs tajā bļodiņā riekstiņus. Kaltēto zivi viņš jau 5 reizes pret galdu atsits, lai tā zivs būtu maigāk. Un mājās ierodaties jūs, dārgās dāmas, un sakiet, dārgais, jūs jau nojaustat, ko es varu. Dārgais, tu taču atceries, mums ir šodien 20 gadu kāzu jubileja. Kungs, jā, es dārgā atceros, lai gan acīs redz to, ka viņš nevēl. Tu taču, dārgais, atceries, ka es šovakar nopirku biļetes uz operu Fausts. Jā, dārgais, atceros. Un, lai gan acīs vēl vairāk var redzēt, ka viņš to vienkārši neatcerās, bet biļetes pirktas pirms 2 mēnešiem, jo uz operu biļetes ir ļoti laicīgi jāpērk. Vēl laicīgāk tikai uz Jauno Rīgas teātra biļetes jāpērk. Bet, un kungs saprot, pēc pusstundas jābūt operā, litrs alus ir ieliets, tas ir ātri jānokop, jo viņš būs atšālējies, ārā taču alu nelies, vai ne, kungi, atceraties, vai nepiekrīt, taču loģiski. Un kungs to litru alus vienā rāvienā izdzer, taks uz centru Rīgā ir tā, ka vakarpusē uz centru ļoti vienkārši, ļoti ātri nokļūstams, sastrēgami no centra, tāpat kā no Rīgas, no rīta ir otrā pusē. Virzienā uz centru ļoti lēni un no centra ļoti ātri. Kungs ar savu kundzi ir operā ieradušies bez 27 sāks izrāt, tātad kafē opera var paspēt vienu vīna glāzi izdzert un nopirkt tās kanapē maizītes pa 5,5 eiro gabalā. To viņi paņem, viena kanapē maizīte diezgan sausa un paņem vēl vienu vīna glāzi. Opera Fausts, pateikšu, ir opera ar 3 cēlieniem. Tas nozīmē 3 cēlieni, 2 pauzes. Tātad litrs alus mājās, 2 vīna glāzes pirms izrādes, pa vienai vīna glāzē pauzītē, loģiski, ka dāmas kungs jau 3. cēlienā jau ir aizmīts. Par to arī kungs var saprast, bet principā es esmu par daudz aizrunājies šajā mirklī. Es tikai vēl vienu vēlētos pateikt to, ka leģendārais mūsu maestro diriģents komponijas Leonīds Vigners teicis, ka trombonu nenospēlējumās pasāžas vienmēr var nospēlēt labāk, bet tas viņa ģeniālākais teiciens, ko es parasti savā stāvizrādē stāstu, dāmas smējās, bet kungi nesmējās. Es pamēģināšu šodien saprast, kā tas ir. Leonīds Vigners ir teicis tam vienam otram trombonistam, ne man, es uz pirmo trombonu uzreiz ātri operā pārgājis. Viņš ir teicis, tad, kad kungs pārnāksiet mājās, nododiet savai sievai manu līdzjūtību. Kā iespējams gulēt ar tik neritmisku vīrieti? Pirmais kungs, kurš smējās, pēc šī teikuma ir pirmais kungs, kurš smējās manu 5 gadu laikā, kopš šo stāvizrādi stāstu, jo vienmēr smējās dāmas. Muzikants. Ritmisks muzikants. Labi, es vairāk neko tālāk nestāstīšu, bet jebkurā gadījumā pēc operas es izgudroju dažādas instrumentus, tā skaitā šo te milzonīgo tauri, bet 7 gadu vecumā, mans ceļš mūzikā 7 gadu vecumā sākās ar vienu ļoti skaistu instrumentu Ogres vidusskolā, kurš bija šāds.
blokflauta. Šo sauc blokflautu, un es jums atskaņošu vienu ļoti nopietnu, ļoti akadēmisku, cik skaļi man tas sanāk, es tūlīt nogriezīšu mazliet klusāk. Jā, aiziet. Es atskaņošu vienu latviešu komponistu opusu šīs te blokflautas. Aiziet! Tā, dod Dievs, lai man sanāk, man vienmēr sajūkaust. Vai es netīšām mutē netrāpīju daganā tā arī. Labi, ierakstīsim otro balstiņu, bet mutē jāatvēl, ja? Otrā balstiņa. Kaut kas man šodien nesanāk galīgi. Labi, trešā balss, bet draudziņ mutē šeit. Ne šeit, bet te. Trešā balstiņa. Valsis mutējoši, to es nebāzīšu, jāspēlē tagad kā tā ir. Mēģinām vēl. Aiziet. Tāds kauns, ko lai dara. Nu jau labāk. Tas notiek. Laikam nebūtu. Tāds kauns, te es tik tālu ceļu brauc lielais mākslinieks. Tā, ko lai es daru ar šito visu? Dārgie draugi, melanholiskais valsis. Aiziet. Kaut kas pietrūkst. Caurumiņš pietrūkst. Caurumiņš pietrūkst. Kā es lai to caurumiņu dabūju? Tas nebija es. Varbūt ar urbi. Mēģināsim ar urbi. Nav man īlēna. Bet šitā baigi ilgi būs. Ko lai es daru? Elektrisku urbi. Kur lai es tā dabūju? Varbūt te? Man netīšām gadījās. Melanholiskais valsis. Aiziet!
simboliskais valsts. Paldies par uzmanību. Tālāk. Es jums atskaņošu vēl vienu opusu, ar kuru es jums vēlos novēlēt ļoti labu garu stāvokli šodien. Un es vienlaikus arī parādīšu to, kas man šajā smalkajā planšetē ir tāda viena viltīga programma, kurā es vienlaikus ierakstu visu laiku skaņdarbus, un tad tās melodijas tiek atskaņotas. Tā es atskaņošu vienu skaistu opusu. Aiziet. Es arī parādīšu, kādā veidā tiek būvēti skaņdarbi. Jebkurš skaņdarbs sākas ar metronomu, jeb ritma pavadījumu, un mēs sāksim būvēt skaņdarbu. Skaņdarbs sākas ar pašu pamatu, tas ritms, un sāksim ar ritmu. Aiziet! Cāk, cāka, čūku, cūka, ka cāka, čā, cāka, cā. Tā. Braucot uz šeieni, mēs ar dēlu iebraucām veikalā un nopirkām saimniecībā ļoti noderīgas lietas. Un, piemēram, ik viens zina to, ka saimniecībā ir kam obligāti jābūt. Pareizi, āmuram. Un āmuru mēs nopirkām, lai kāds tur bija, tādu mēs arī nopirkām. To mēs izmantosim kā sitam instrumentu. Aiziet! Ļoti labi. Tas mums ir. Tālāk dārza darbos. Kas ir ļoti noderīga lieta? Pareizi, leikāna. Leikānu mēs arī šodien nopirkām. Un leikānu mēs izmantosim kā sitam instrumentu. Aiziet! Ļoti labi. Ritms ir. Rakstīsim basa līniju. Aiziet! Ļoti labi. Basa līnija ir. Dārza darbos ir vēl viena ļoti būtiska lieta. Kas tā varētu būt? Pareizi, tā ir dārza šļūtene, un mēs arī dārza šļūteni nopirkām. No dārza šļūtenes uztaisījām ļoti fantastisku tauri, ar kuru mēs ierakstīsim akordu faktūru, jeb balss jau ciet vidus balsis. Aiziet! Ļoti labi. Tas ir ierakstīts. Tā. Ir pienācis laiks piedziedājumam. Tie, kas ir šoferīši, cik no jums ir šoferīši? Gana daudz, ļoti labi. Mēs ik viens šoferītis zinām to, ka degviela ir tik dārga vai ne, ka mašīnā vērts turēt šādu te saimniecībā noderīgu lietu kā degvielas trekterītes. Un ar šo degvielas trekterīti mēs ierakstīsim piedziedājuma tēmu. Aiziet! Otro balstiņu. Kas mums tur sanācis? Ļoti labi. Tā es burkānu tauru izmet ārā. Man vajadzēja vēl vienu instrumentu. Labi, kaut kas jādomā. Labi, mēs visi zinām to, ka saimniecībā ir vēl viena ļoti noderīga lieta, un es domāju, ka visi piekritīs viena no svarīgākajām lietām. Ja nu aizdambējas pods vai izliet, tad ir obligāti jābūt šādam te bandozītam. Ar to mēs atskaņosim panta melodiju. Aiziet!
Un trombonu pašās beigās. Saprotu, ka jums baigā ballīt vēl šodien priekšā, vai ne? Jā. Un es jums zogu, man liekas, laiku, jo man jau tur dusmīgi kungi uz manīm skatās, kad viņš beidzot notīsies no šejienes. Es apsolu to, ka es vēl mazliet pēdējo skandāru par to, lai jums būtu labs gara stāvoklis. Man ir ļoti patīkami redzēt jūsu priecīgās sejas, dzirdēt jūsu smieklus, aplausus. Man tiešām ļoti patīkami. Paldies par uzaicinājumu šodien šeit uzstāties, jo tiešām ir tāds Hollywoods noskaņojums. Es Losandželosā esmu bijis Hollywoods kalnā, principā tā noskaņa ir diezgan līdzīga. Tur mazliet vairāk, debeskrāpi varbūt tur ir mazliet vairāk, bet kopumā tā vide ir diezgan līdzīga kā šeit pie tiem Hollywoods uzrakstiem braukšana. Labi, lai jums ir pozitīvs noskaņojums. Mans vārds vairs Nārtišs, es apsolu televīzijas šovos vairs nelīdīšu, man pietiek Britu talantu šovu, tas bija pārāk skats piedzīvums priekš manīm. Aiziet! Man vēl no rotaļlietām vēl divi mazie draugi ir atbraukuši un palīgā. Es tulītās viņus atradīšu. Viens no viņiem abiem ir ļoti skaists, ļoti zaļš sivēns. Un otrs mans mazais draugs ir nemazāk skaists un nemazāk dzeltens cālis. Jā. Nospēlēsim, draugi, mīļie kopā. Ļoti labi. Es pamakšu mazliet malā, tagad nebūs ļoti vienkārši. Laikam pēdējais skanējums šodien nesanāks. Neko man jaunieši darīt šeit. Jāpiešķir? Nepiešķir. Man jāpiešķir jau. To šādi.
Šis instruments saucās Alpu rakstā, kā Alpu kalni, tā ir Alpu raksts. Aiziet! Daudz reizes, vai ne? Un īstenībā jāsaka, ka Vairis ir viens traks un enerģijas pilns cilvēks, jo tikko ir noslēdzies. Суп снять. А где мы проедем? Когда ребят по дороге надо машину А как вы на Дарусина подходите? Нету макарошек? Нету. Вот сюда на стол ставь. Макарошки дома. Vienas vēlā līdz, teiks skaisto ko. Moša teiks skaisto ko, moša teiks pasaulī mīļo ko. Mūlātīleņi, pasaulī skaisto ko puisānu. Saucu tagad savu mūziku začānu.